vakara vadītājs un DJs, jeb 2-1. Man it pa laikam uzdot jautājumu, vai es nevadu arī kāzas. Nē, es to arī nedaru. Īsumā atbilde ir ļoti vienkārša. Nevar viens cilvēks būt divas vietas vienlaicīgi. Jo mēs paši 2011. gada, kad vēl bijām kā muzikanti, mēs pirmie laikam Latvijā sākam piedāvāt muzicēšanu kopā ar vakara vadīšanu. Un vakara vadīšanu nevis tā, ka vakara gaitā pavadīt dažus konkursus, atrakcijas, bet pilnvērtīgi, tad, kad tu atbrauc no rīta, saliec visu aparatūru, aizbrauc uz dzimtsarakstu nodaļu, sagaidi pāri, un tā ar visiem tiltiem viss tā kā nākas līdz viesunāmam, un tur viss tā kā nākas arī, bet tā problēma bija tā, ka tomēr pēc, piemēram, novadīta bloka sievai vajadzēja aiziet, sagatavoties nākošajam blokam, un tas parasti aizņema kādas 10-15 minūtes. Un tas nozīmē, ka pa to laiku es kā DJs lieku mūziku, un tad viņa nāca atpakaļ, nodziedāja dažas dziesmas, un principā sākas jau otrais bloks. Tātad te nesanāk pilnvērtīgi būt muzikantam. Tāpēc es uzskatu, ka šo te pakalpojumu nevar sniegt tikpat kvalitatīvi, ja atsevišķi būtu vakara vadītājs un DJs. Nekādā gadījumā negribu apbiežot nevienu vakara vadītāju vai nu DJu, jo katrs pelna un dara tā, ka viņš prot. Šis video ir domāts, lai pastāstītu pāriem par savu pieredzi ar 2-1 un par to reālo situāciju, ko saņem cilvēki. Un man arī bija tas gods piedalīties kāzas, kur bija vakara vadītājs 2-1, kā vakara vadītājs cepuri nost, ļoti labi novadīja vakaru, bet diemžēl viņš nevarēja vienlaicīgi būt arī tikpat labs DJs, jo to vienkārši nevar izdarīt fiziski. Bija arī tāda situācija, kad viesis teica runu un skanēja fona mūzika, viss ir forši, bet runa bija diezgan gara. Un, protams, ka tā fona mūzika beidzas, un tad tālāk tas cilvēks jau klusumā pabeidza savu tekstu, un pēc tosta bija arī klusums. Jo, piemēram, katra pauze viņam vajadzēja aiziet un sagatavoties nākošajam iznācienam, tas bija kādas 10-15 minūtes, un tad viņš varēja atgriezties un kaut ko nedaudz paspēlēt, un tad jau bija jāiet, jāvada tālāk. Un, kad bija pauze pirms mīčošanas, viņš vispār neko nespēlēja, vienkārši skanēja fona mūzika, kamēr viņš gatavojas mīčošanai, un tas ir pilnīgi loģiski. Un tie pāri, kas izvēlas 2-1, domājot, ka viņi saņems tikpat kvalitatīvu pakalpojumu, kā ja viņi atsevišķi paņemtu vakara vadītāju un DJu, diemžēl viens cilvēks to visu nevar apvienot vienlaicīgi. Protams, ka tagad arvien vairāk sāk piedāvāt šādus pakalpojumus, jo tas ir vieglāk pārdot sevi, ka tu vari izdarīt vairāk par zemāku cenu, bet jārēķinas ar to, ka cilvēks arī saņems mazāk kvalitatīvu to pakalpojumu. Jo te es nekādīgi negribu apbiežot vakara vadītājus, viņas, cik es redzu, viņas tiešām labi strādā, vienkārši fiziski to nevar izdarīt. Un ja cilvēks tikai tāda veida darot divus darbus vienlaicīgi var pārdot savu pakalpojumu, tad varam iet tālāk. DJs arī var, piemēram, noformēt zāli. Kāpēc gan ne? Var atbraukt vēl kādas 4 stundas ātrāk, visu salikt, saformēt un jau būs 3-1. Un es domāju, pieprasījums arī varētu būt ļoti liels.